Labvakar, mazais un lielais pasaku draugs. Jau tūdaļ skanēs kārtējā vakara pasaka, bet pirms tam es atgādināšu, ka ar 2 programmas Latvijas skolas soma nodarbībām par pasakām un par vilu plūdonu es dodos uz skolām visā Latvijā. Un es arī braucu uz bērnu dārziem, bibliotēkām un kultūras namiem ar dažādām bērnu programmām, un ne tikai, ir arī pieaugušo programmas. Pasakas.org un zapatskis.com, tur visa informācija. Un tagad Imants Ziedonis Baltā pasaka. Vakar uzkrita pirmais sniegs. Nu viss ir balts, tik balts, ka nekā nevar atšķirt. Baltā vistiņa izdēja baltu olu un pazaudēja to sniegā. Baltais gailis dziedāja baltu dziesmu, tā ieskrēja pažobelē, piesala tur un palika karājoties kā balta lāsteka. Baltajai vāverei piedzima balti vāverēni. Ielēc baltajos koku zaros, un vāvere nevar vairs tos atrast. Visi koki balti. Eju pa mežu, nevar saprast, kur koks, kur baltā diena. Dūmi no skursteņiem kāpj balti, un tintes pudelē tinte kļuvusi balta. Ēdam tikai baltu maizi un dzeram baltu kafiju. Šorīt tīrīju zābakus. Zābaksmērs arī balts. Gauja balta. Iemetu spiningu, izvilku baltu līdaku. Uzšķērdu līdaku vēderātai balts pīlēns. Norījusi rīļa. Iespraudu pīlēnam astēšito zīmīti. Palaidu, lai lido. Ja saņemsiet, pabarojiet, apgrieziet spārnaņiem galvas, lai neaizlaižas, un katru vakaru sildiet šim vēderu ar baltu termoforu. Kad izdēs zelta oliņu, tad atrakstiet mani. Mana adrese Baltais Kurmis Jūrmalā. Postskriptum. Varat to visu arī uzzīmēt, tikai ar baltu krāsu, bez nevienas melnas svītriņas. Nu, mēģiniet uzzīmēt, un lai šonakt labs miedziņš ar labu nakti.